Hello, atkal es. Man sauc Madars Baļķītis. Atbraucām uz mežu, kādu sēni salasīt. Tā kā tā. Tādā veidā. Ko es gribēju pateikt uz ātro? Tātad par hipnozi. Pašu ienāc prātā jums mazliet pastāstīt. Kas ir hipnoze? Jo cilvēki tie, kuri saka, ka zina, kas tas ir, pārsvarā, tur 99% nezina, kas īsti ir hipnoze, jo jauc to ar skatūs hipnozi. Terapeitiskā hipnoze ir viens, un skatūs hipnoze ir otrs, kur skatūs var likt lēkāt, rukšķēt un ko tik vēl ne. Tas viss ir iespējams, bet terapijā tātad notiek ārstēšana. Tātad no kā hipnoze var ārstēt, izārstēt? Faktiski ir neierobežots iespējas cilvēkiem palīdzēt. Un ārstēt slimības ir dažādas problēmas, kas ir bailes vai fobijas. Tas viss ārstējās, kas ilgākā posmā, kas netik ilgā, un to var palīdzēt. Tā kā ar atkarībām, alkohols, arī narkotikas, bet narkotikas ir diktam sarežģīti, bet ir darāms arī, es pats to nedarīšu, nedomāju vēl darīt. Tā kā, bet ar alkoholu, tātad atkarībām, doma ir, ka darīšu, ka to varēšu palīdzēt, un tāds. Tā kā vēl tie daži certifikāti iedabū, un tad jau būs veids, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri to patiešām vēlās. Tātad atkārtošu vēlreiz, es nevienam neko neuzspiežu palīdzēt, tā kā patreiz ar smēķēšanu. Es piedāvāju atbrīvoties no tās draņķības, no tās atkarības, kas arī man bija, un tā tālāk. Un tāpat jau tāpēc es rakstu tādus arī video jau, kurā palīdzēšu cilvēkiem jau dzīves sakārtot, attiecības sakārtot, uzlabot. Tas ir viss mūsu galvās, un mums ir uzstādītas tās programmas. Un tās programmas ir visā pasaulē. Ja? Tās ir tādas programmas, lai radītu vergus. Lai būtu vergi, kas iet, vergo un strādā. Viņiem viņi neredz tālāk pa izstiept roku, viņi domā, ka viņi redz, bet dabā neredz. Tad, kad pavērās tās durvis un tu saproti, kur tālāk var skatīties, kā aiz kokiem ir mežs, meži ir koki, ne aiz kokiem ir mežs, tad ir savādā štela. Tā kā mēs to var iedomāties, pieņemsim, mašīnā, ka pa nakti varbūt kāds ir gulējis, nevis varbūt, bet noteikti kāds ir gulējis, tātad aizsvīdas loks ir, ja, no iekšpuses. Un tad to logu tādu iztīra tādu maz caumuriņu, paskatās pa to logu uz āru. Tur ir pasaule. To visu ar hipnozes palīdzību, to var atbrīvot, tos blokus noņemt un salabot cilvēkiem dzīves. Tāpēc arī būs tā mājaslapa likteņa labotājs, ja, tā arī sauc tādu, tāpēc, ka faktiski tas tā arī ir. Tie kas sēž tātad tajā pelēkajā masā, kas ir lielākā daļa pasaules iedzīvotāja, viņiem nav kamēr tās programmas nenoņem, viņi neredzēs tālāk. Arī es tur sēdēju. Arī es, kamēr to nesalabo, tikmēr tas nav. No malas tas liekas, kaut kas jocīgs, vai ne, bet tas ir tieši pareizais virziens. Jo vēl viens tāds pasākums ir, ko var katrs no mums apskatīties, kur mēs tagad esam, kādā dziļā pakaļā un tādā veidā. Tātad pasaules uztver ir pa 180 grādiem. Šitā tas, ko mēs redzam, uz kuriem mēs ejam, ja, kur mēs esam nonākuši, un lielākā daļa, kā arī es biju aizgājis, ka nekur, un pa 180 grādiem. Tātad vajadzēja iet tieši pretējā virzienā. Ja? Un tas ir tas, kur atverās acis, ar hipnozes palīdzību atverās tās acis vaļā, ka tur ceļš uz turienu ir uz nekurienu, uz nabadzību. Nabadzība ir slimība, kas ir ārstējama. Tātad, ja cilvēks nostrādā visu mūžu algotā darbā, viņš tātad
ar to, kad piedzimst, vecāki viņam čakarē uzstāda tās programmas, tās, kas jau ir viņiem uzstādīts, ja, tur viņi pat nezin, kad viņam tādas ir, viņi turpina, un tas notiek visu laiku, no paudzes paudzē. Nākamais ir bendars, kas mūs sačakarē, kura mums audzinātāji pateiks, kad mēs ies uz podiņu, kad mēs ies gulēt un viss tā tālāk. Tā kā kūtī aica, ne? Un verga arī tādā pašā veidā. Tad nākamais ir skola. Tu pateiks, tu mācīsies šito, par to tev būs 2, par to tev būs 5. Ja? Jāiemācās ir stulbības, visāds nevajadzīgs, kas visu karučam tajā skolā. Visu, ko vajag, ir izrēķins, ja? Un mācīt naudu skaitīt tādā veidā. Pārējo visu to, ko māca skolā, var cilvēkam pierādīts, tas ir pa mēnesi. To visu var iemācīties. To, ko māca skolā, kas ir vajadzīgās lietas. Pārējais musars visi. Un tādā veidā mēs iegūstam augstāko izglītību, čupu ar diplomiem ir, ja, kas ved mūs uz nabadzību. Tātad ejam, vergojam, ja, ir zemāki vergi, un tad ir attīstītākie vergi, kur saņem attiecīgi lielāks algas. Ja, bet tad visi tie, kur strādā algot darbu, tie visi ir vergi. Tātad viss ir verdzība. Un mūžu galā, kas mums pieder hipotekārie kredīti, kaudz, ja, un parādu čupu. Un ja to visu nomaksā un tā, tad mēs neko dzīvē nav nopelnījuši, mēs neko nav ieguvuši. Mums kādu mums kaut kādu sev parādīt, ka tu esi bijis vērtīgs cilvēks. Paskatīsies 80 gados apakaļ uz savu dzīvi, uz šito ceļu pieņemsim, ja? Un tad skatāmies, nekā nav izdarīts. Visi absolūtām, zero. Tā kā tādā veidā. Un lai pavērtu acis vaļā un cilvēks sāk pelnīt naudu un redzēt savus mērķus nākamos un tādā veidā salabot to dzīvi, to visu var izdarīt. Tā kā tādā veidā. Bet būs nākamā vidosī, kuru sīkāk kaut ko pastāstīšu. Tā šitās virspusēji tikai tā heiterīšiem atkal būs ko gudri padirst un heitot un tā tālāk. Bet tas ir vajadzīgs, jā. Tie heiterīši, tie, kas ir tie dīvānā pirdēji un tie, kas neko dzīvē nav paši sasnieguši, negrasās neko sasniegt. Kroņi galvā tādi, ka viņi ir paši gudrākie, ja? Viņiem ir čupa ar izglītības dokumentiem, ja? Nevajadzīgiem. Un neko dzīvē nav nopelnījuši, neko dzīvē nav redzējuši. Un tie, kas heito. Bet arī tādu vajag, jā. Tā kā viss ir normāli, visam tā jābūt. Tā kā ir forši. Nav kaut kā tā. Šitāds viddošīgs. Būs nākamie. Aiziet.